Šobrīd ir otrās dienas rīts. Esam pamodušies, sāp viss malas, nezinu kāpēc, laikam no skriešanas, no peldēšanas, no staigāšanas. Ārā ir fona troksnis, nu iespaidīgs. Skats ir iespaidīgs un arī troksnis ir iespaidīgs. Pa nakti logu vaļā vērt nevar. Pagaids skaļums ir ārā. Visās malās kaut kas brauc, pīpina, ventilātori, rūts un dišks. Atšķirība ir tāda. Tagad tā, šodien mūsu plāni ir tāds. Šodien aiziesim pie pludmalītes bišķiņ pagulēt, un tad droši vien būs šī diena, kad mēs brauksim ar to kuģīti. Jā, šodien mēs laikam izbrauksim ar kuģīti, nebrauksim nekur tālāk. Ot ar šitādu kuģīti brauksim par šitu upīti un prom līdz Palmai. Tā, nu tagad laiks iet ir uz baseinu. Tur. Mums ir baseini, dzīvojam mēs tur. Un kā tu neizmantos baseinu? Tieši raucīt, cik augsts ūdens. Silts? Jā. Tas jau gandrīz neinteresanti. Es paskrēju krosiņas tās sakars, ka man prasās dzesēties. No, kā jūtamies? Oi, tik forši, tik silts baseins, pilnīgi. Tā mēs esam paēduši brokasts, un tagad mēs braucam uz brīnumdārzu skatīties brīnums. Kaut kāds, var cekot, kas tur ir? Tur ir augi, koki. Īsti nezinu. Braucam vienkārši skatīties, bet tas esot kaut kas tāds, kas jārada. Jā, tas ir viens no brīnumiem, kas jāredz Dubajā. Nu, ko tad ģerbimies, ņemam, sūtam taksi un laižam. Atbraukuši esam uz dārzu. Kā viņš saucās tas dārzs? Brīnumdārs. Brīnumdārs esam atbraukuši. Biļets maksāja aptuveni 25 eiro personas. Nopirkām viesnīcā. Bija bišķiņ lētāk nekā būtu pirkuši online. Nu, iesim skatīties, ko mēs labi te varam redzēt. Online booking. You can now visit Dubai Butterfly Garden. It is open daily from 9 AM until 6 PM. You can access the garden from gate number 2. O, reku svaigs piestas suliņas. Pēc tam mēs patēsim suliņas svaigs piestas. Petūnijas. Jā, petūnijas, bišķiņi aptīkuši. Un tad ir reku tās mūsu Latvijas puķis. Cinnīs? Un te ir lidmašīna. Te ir bērniem iespēja nopučēties pie smurfiem.
Baigie lietas ar paviljonu Arābu Emirātu krāsās. Nu, kādas emocijas? Nu, ēnā forši. Jā, ir ļoti karsta diena. Nu, nav forši, kad atbrauc no augsts ziemas uz tik karstu vasaru momentāli. Welcome, boss. Welcome. Just see what Jā, nu ko lai saka par šo dārzu? Tiešām skaisti ziedi, daudz smaržo visās malās, arī tās Dubais smaržas, ko te nesam piedāvā ļoti labi smaržo. Bet nu mums jau bišķi jāatpūšās, ja mēs te nevar izturēt. No smaržām? No tam smaržām drusku jāatpūšās. Tā kā vēl kādu līkumiņu izmetīsim Tu man nopirksi šitādu. Un atpakaļ uz mājiņām. Pastīsimies mājiņās. Aizies uz numuriņu, te padomāsim. Tikko izgājām ārā no parka, pie mums piebrauc taksometrs. Viņš gan nebija traferēts, nebija nekādas norādes, ka tas ir taksists. Skaitītāju mēs neredzējām, bet, domājām, gan jau būs labi. Tikai tad, kad kāpām ārā bija jānorēķinās, tad sapratām, kad viņš prasa mums 2 reiz lielāku samaksu, nekā mēs aizbraucām uz šo parku. Tas mums atstāja diezgan tādu neforšu sajūtu un sabojāja garīgo uz pusdienu. Mēģinājām kaulēties, domājām, tiešām tā nevar būt, kāpēc 2 reiz dārgāk, bet, tas bija diezgan bezjēdzīgi. Iesakām izvēlēties traferētos taksometrus, citādi var sanākt tāpat kā mums. Nedrīkst kāpt citos takšos iekšā, ja nav takšu zīme, viņu Es domāju, ka tas nebija vispār taks, tas bija privātais, kurš uzdevās par taksu un mums paprasīja 2 reiz lielāku samaksu nekā... Jā, privātais krāpnieks, kurš vienkārši ieraudzīja, kaut kādi jefiņi izkāpuši no parka ārā, tos vajadzētu kaut kur aizvest. Tā kā tā, labi. Kas bija, šodien sākam jaunu dienu, būs jauni piedzīvojumi. Tā, viss gatavi doties uz pludmalīti. Jā. Baseinā bijām, tagad ejam uz... Tā, kur ir soļošanās krems? Soļošanās krems ielikt somiņā. Aiziet. Ko, tagad ejam uz pludmalīti, jā? Jā, tagad mēs ejam uz pludmalīti. Un tad jau redzēsim. 2 večuki atbraukuši uz Dubai, kur daudz jāstaigā. Grūti jau ir, uz to vecumdienās kaut ko braukāt un ceļot. Tiešām viss smalas sāp, šodien nezinu no kā. Laikam no tā lidojuma. Beidzot ir sajūta, ka mēs varam sākt kaut ko baudīt, jo jūtamies daudz maz adaptējušies, atklimatizējušies. Ātrējam pāri. Ko, kas pa konstrukcijām? Lūdzu. Neskatāmies telefonā, būs tāpatās kā man. Skrienot apmet kūleni. Aiz akas vākais. Tā, redz, kā mums tā meitenes visu laiku piedāvā. Wow! Atkal, pasties. Numuriņš jāpieraksta. Vārds sakot, pludmali mums ir jāiziet cauri tai mājai. Pa to šķirbu varēs izlīst? Es lekšu. Jā. Es kā augstlēcēju. Katrs otrais runā krievu valodā. Turisti ļoti daudz, bet pārsvarā ir krievtautības cilvēki. Tā augstu gaisā laižās parašūtisti. 650 eiro no cilvēka un var mierīgi nolaisties ar parašūtu.
pludmalē. Vai šitos kādus nevarēs bērniem rādīt, te ir ūdens atrakcijas pludmalē bezmaksas. Šitai valstī bezmaksas, diez vai. Vispār jāsaka, te ir viss ļoti dārgi. Ja tā atbraukt atpūsties, mūsu maciņiem ir diezgan pagrūti. Mēs neko nevaram līdz galam atļauties. Bet mums ir iekļauts brokasts, pusdienas un vakariņas. Ko es te mūlu? Mums ir iekļauts brokasts un vakariņas. Līdz ar to mums ēšanas problēma šeit atkrīt. Pārējais atliek tik skatīties un baudīt. Pārģērties. Jā. Šitāds ir dušas, ģērbtuvītes, toaletītes. Ik pa laikam. Tā, es esmu gatava. Nu, tad iesim skatīsimies, ko mums te piedāvā. Šeit ir recepcija, ja? Te jūs redzat, var izīrēt vielīti, krēsliņu, galdiņu, salu. Tur ir 125 eiro maksā lietus sargs. Eiro? Nē, nu, viņa naudas. Tā, ko šeit nedrīkst darīt? Tā, peldēties. No Šrilankā bija siltāks. Nā, ūdens ir silts. Ir silts. Un bērniem te būtu ko darīt. Vai dieniņās te viņas no rīta palaist, vakarā varētu nākt meklēt, kur viņi te vēl skraida. Un jāsaka, pirms braucām uz Dubaju, skatījāmies ļoti daudz video, vairāk gan krievu valodā. Latviešu valodā bija diezgan maza. Es ieteiktu labāk neskatīties, jo noskatoties video, es ņēmu tikai garās kleitas līdzi un atbraucu un sapratu, ka reāli nošaugu reizi. Te nav problēmas, te var vilkt visu, ko gribi. Var sakot, krievu blogeri visi bišķi pārspīlē, nevis bišķi, bet ļoti daudz pārspīlē. Ka šeit ir nezinu kādas nenormālie noteikumi, nedrīkst staigāt īsās kleitās un pludmalē, ja nedrīkst nākt tikai pa vienam, nedrīkst nākt tikai pāri. Ne tā jau teica, ka Dubaja esot visdemokrātiskākā, viseiropeiskākā pilsēta. Jā. Tā, nu lūk, ceļās augšā līdz mašīnīte. Izmest kārtējo dēvu ar parašūtistiem. Izkakāt parašūtists. Vajadzēja iesmaržoties ar jaunajām arābu smaržām. Var sakot, atnācām uz istabiņu. Mums tagad ir apskaidrība, mūsu takas vakar apšmauts, līdz ar to mēs ar takšiem vairs nebraucam. Mēs tagad brauksim ar metro. Skatīsimies, kā mums iet ar metro, braukt līdz Global Village. Ir jāpārsēžās lielajā tirzniecības centrā, jākāpj ārā no metro, un tad mēs braucam uz autobusu. Tad skatieties mūsu jaunos piedzīvojumus ar metro. Būs labi. Gan jau līdz rītdienas vakaram būsim apakaļ. And orange color tram, Marina. Viesnīcā pirmā stāvā sēž turoperatoriņš, kurš mums izskaidro, kā mums līdz kurai pieturai jābrauc ar metro, lai mēs varētu pārsēsties uz autobusu, un mēs dodamies ceļā. Tā, izgājām no savas viesnīcas un dodamies meklēt, kur ir metro stacija. Nu jā, redzēs, kā mums te iet. Jā, metro stacija viņiem saucās DC. Dubai Multi Connection Center. Jā, DMCC. Nu, vot. Rādi, Google Maps rādīja 29 minūtes. Viņš mums teica 15. Bet viņš mums teica 15. Kā jau parasti dienvidos tas laika izjūtas mainās. Ejam, skatāmies.
Tā, mēs ejam uz metro. Viņš iet pa virzemi un gan pa pazemi. Nopirkām šitādas kartiņas, maksā 25 jā, viņu naudas, un tur iekšā mums sanāk turp un atpakaļ aizbraukt uz lielveikalu. Nu, no viņas sapratu šī savādāk, viņš viņam jāpiemaksā vēl. Nu, tad jau skatīsimies, cerams, ka mēs nepaliksim nekā. 32. pieturu mums tagad jākāp ārā. Jākāp ir iekšā. Mēs paspēsim? Nu, nepaspējām. Nu, labi, nākoši sagaidīsim. Cik forši, ka uz lielveikalu mēs ejam pa gaiteņiem, nevis laukā pa sauli jāiet. Laikam pa taisnēm strāja. Šitas ir tāds lielveikals, kur iekšā ir slēpošanas trase. Iesim paslēpot, ja? Atbraukuši uz siltām zemēm. Izmērs var iedomāties, ja iekšā ir slēpošanas trase lielveikalā. Kas mums ir lielveikalā? Ledushalli, lielākā akropoli. Mums ir var paslidot, šeit var arī paslēpot. Tā, nu mēs esam lielveikalā, skatāmies cenas. Pagaidām cenas baigi iepriecina. Tieši uz elektroniku, mobilie telefoni. Tie ir visās malās. Kameras, droni. Droni pa lēto. Piebraukšu tuvāk, mēģināšu kādu cenu piefiksēt, lai var pastāstīt. Wow, tur ir pārtiks veikals, jā? Tad mēs ārā nekad netiksim. Paklausies, uz kurien tu man atvedi? Mēs parasti neejam šopingos, bet šoreiz sanāca, mums jāgaida autobusu, tad mēs te šopingojam. Tā, mēs esam nomaldījušies kārtēju reizi. Meklējam ekubu. Jēziņ, es nezinu, kādu klaviatūru nezinu. Kaut kādu arābu klaviatūru nevar saprast, kas ir. Enter, kur ir? No, enter es nerādīšu tev. Tā, no tā, tad mēs ejam no šitā. Mēs esam tālajā stūrī. Bet kurā virzienā? Jā. Es nezinu. Ļoti vienkārši, nu. Pareizā stāvā mēs esam. Nu, tas skaidrs, tad mums jāiet, bet tikai uz kuru pusi tas ir. Te jau nav rakstīts, kur ziemeļ, dienvidu, Varētu rietumu. būt, kad ir īstā puse, ne? You are here. Nu jā, pareizi. Jā, tur iet un tur. Tev vēl jāpaspēja dārts pačatot, jā? Hello. Nav, tas ir turists. No, we are searching for bus to Global Village. No, but where the other side of the mall? Other side. Other side? Nu jā, izrādās, kad ir divas buses piestātnes, šī ir viena un ir vēl viena. Nu, to pirmo mēs nedabūsim nekādā veidā. Ozerside. Tas nozīmē, ka mums jāiet tad kilometri atpakaļ. Jēzi. Tā mēs stundu jau maldamies pa lielveikalu, netiekam ārā līdz buses laukumam. Mēs nevaram atrast, kur mums ir buses, taču neviņš atkal vēd uz to pašu pusi. Tā, ātri skrienam pāri ceļam 2 dunduki no laukiem, apmaldījušies Dubajā. Skrienam meklēt, beidzot atradām, kur tikt ārā buses. Protams, norādes vairs nebija. Tagad varbūt būs norādes. Nu, kur mums jāiet? Nu, ko tu saki? Neko. Tomēr mēs nesēdēsim busiņā, tikmēr man komentāru nav. Galvenais, mēs tikko smuki atbraucām, nevis tikko, bet stundas vairākas atpakaļ atbraucām ar metro, pagājām garām busu stacijai. Iegājām tai nolādātajā lielveikalā un tur pazudām. Un kamēr tikām ārā,
Ir jau vakars. Pēc, ka tur viss ir iekšā kaut kāds norāds pa plusiem, bet plusu stacija nav vispār nekā. Jā. Atsakot, ir maldīgi uzrakst mums rādījās. Šito staciju neviens nerādīja. Mums jāgaida rinda baigā. Es ceru, ka mēs visi tur satilpsim. Mums nebūs jāgaida nākošais autobus. Jā. Trakākais bija tas, ka mēs bija pirmie, kas atnākuši. Tagad rindai mēs esam paši. Mēs atnākam pirmie, autobusu sēdot garām pieturē, apstājas kaut kur pie apvedceļa. Tagad visiem jāskrien pakaļ un mēs pēdējie. Paldies! Esam autobusā. Stundu un 13 jābrauc. Priekšā viens kretīns atskrūvējas krēslu. Gulēt taisās. Nu tā mums te iet. Global Village. Pārkings te ir vienkārši. Brauc un ir pārkings un pārkings. Uz Latviju var apstāties. Next stop is Global Village. Nu labi, ka mums viesnīcas menedžerīts ieteica nopirkt biļetes. Citādi mēs te stāvētu rindās. Kādreiz jau kaut ko labi iesakartais viesnīcās, tā jau nav. Tā, nu ko, te kaut kur laikam var iet iekšā. Nu, pagaidām izskatās ieeja tagad tādā atrakciju parkā. Ejam lēnām un skatāmies, kur ir kāds toaletes un ko šeit var labi redzēt. Un būs jāiet tuvāk. Tā, nu, kur būs ejam priekš. Pirmais, ko komentāros latvieši minēja, tas esot šeit ienākot iekšā, tev saplosīs gabalos. Jo te tev metās virsū no visiem stūrim. Un vienkārši netiec galvām gandrīz nekam garām. Nu nekas, mēs Turku rajonam tiksim cauri, tūlītās es tā ceru. Te jau būs citi rajoni, bet nu skaidrs ir viens, ka te ir daļa kultūras ienest iekšā no ar visām tām izējošām īpašībām. Raušana iekšā veikalos, bet, nu, ja es filmēju un runāju, tad viņi man neaiztiek tik ļoti. Gandrīz nemaz, jā. Excuse me. I know. Just look at. هذا الملابس النوم. كم Nu, smaržo te neaprakstām. Te viss tā smaržo garšvielu tirgus, te vienkārši ullē. Bet es nezinu, vai te kāds kaut ko baigi daudz pērk. Bahreinu mēs izgājam. Nu, izskaisim cauri Ēģiptes tirgumu. Tur varētu būt līdzīgi kā Turcijā. Nu, varētu būt vēl trakāk kā Turcijā, bet, var sakot, iespaidīgi uzruna. Nu, Ēģipte izceļās ar saviem vieļiem. Welcome. Laikam, jā. Sēkliņas visādi. O, re kāds te meitenes, kas apašbiksītnes, skaties. Wow! Izrādās tās nebija īstās. Ui! Nu, Ēģipte ar saviem audumiem un savu trikotāžu un kamīļu villu. Un, protams, suvenīriem. Manīm sāk runāt krieviski. Ot, es Ēģipti atceros tagad viesnīcas ar šitādu mūziku.
tur tikai. Nu ko, tagad laiks ir iet Indijā. Viss skrien virsū. Indija. Nu, kas mums ir Indijā? Nu, protams, apauviņi interesanti. Vau, noies gar šito veikalu. Vienkārši audumu veikals, un te noteikti ir ar zelta matiem iepītiem. Jā. Jā. Nu, pie šitādiem audumiem ir vērts uzturēties. Tas tiešām ir mākslas darbs. Jā, tāpēc cik viņi nemaksā. Nu, viņi maksā ļoti dārgi. Irāna. Ar ļoti skaistiem gleznojumiem, ļoti smalkiem. Nu, var sakot, vai viens šitāds maziņš paklājiņš, vai jaunais iPhones, cena vienāda. Tad tieši šitas izmērs. 3000, 4000 dirhmus. Tie burkāniņi. Nu, var sakot, Irānā ir paklāja zemi, tikai saprotu. China. Ķīna ir viss. Viss, ko mēs pazīstam, tas viss ir Ķīnā ražots. Gan mūsu rotaļlietas. Viss, reku, kas ir redzēts. Nu, tā kā mājās jāsaka. Vai ne? Viss mūsu bērnu drēbītes. Viss mūsu modas veikalu drēbes. Nu, kaut kāds bumbiņas. Aizdomīgs. Mākslīgais zelts. Tā. Nu, skaties, visādi šitādi masāžas līdzeklīši, paskaties visādi rūcēji. Jā. Jā. Masāžu mašīna, dzirdēji. Tas ir interesanti, ne? Yes, sir. Welcome. Good afternoon, sir. Welcome to Anime, sir. Anime collection. Come inside, sir. We have anime, ma'am. Žilts atpūmē, nezinu, kur pus. Nemaz apstāties nekur. Olā! Veselīgi! Hi, ma'am, sir. Good afternoon. Kad tad nesaka, mēs iznācām ārā. Tā, China veikals bija vislielākais, un mēs tik ātri izgājām ārā. Nē, nevar būt, mums iet apakaļ. Tu man kaut ko taisies pirkt? Nē, nekas nav beidzies, reku, te ir nākošās ieejas durvis. Nē, Oman tā ir izrādās. O, nu te tiešām ir, kur skatīties. Labi, pērkam suliņu tev. Japan. Nu, ar ko mūs Japāna pārsteigs? Droši vien ar to, ka neuzbāzīsies tik ļoti. Te ir visādas smaržīgas eļļiņas un medicīna. Touch me gently like
How much granite, Joyce? 6. What? 26? Jā, 26. 6. Nē, tā kā visur. Tirgus jau ir ļoti augsts un foršs, bet vēl mums jāatrod beigās ir, kur mums būs stacija. Paliek tumšs, drīz varēšu GoPro likt nost. Un te ir skatu, te būs kaut kāda pasākuma droši vien. Un atrakcija parka mēs nenoskaidroja, vai tas ir iekļauts cenā vai nav. Nu, nav tā, ka nav. Nu, tad var cegot, ejam uz Ekoplanet. Tikko labi atbraucām uz pasākumu. Vairs nevar paiet. Jo mēs ir izsteigājam lielveikalu. Mums soļu limits šodien jau ir 30,000 soļi. Nu, pa lielveikalu mēs nostaigājam kāds 10-15 km, man liekas, uz priekšu uz apakaļ. Un tagad mēs skaidām, tagad ir player time, ja? Tagad ir lūkšana laiks. Lūdzamies. Un nobalsojiet par mūsu kanālu. Sīrija. Bet nu mēs vairs cauri laikam neiesim. Diez vai tur ar kaut ko daudz viņš atšķirās no citām Āfrikas republikām. Jā, tu man nāc pie rokas, citādi tev pazaudēšu. Citādi kāds melna. Viens jau iebļāva ausī jau. Jā, rezumē ir viens skaidrs, ka viss šitas ir viens liels tirgus dažādos stilos un cenas ir tādas, ka, nu, man liekas, ka lielveiklā mēs ieies un nopirks tieši to pašu 3 reizes lētāk. Tāpēc arī baigi uzkavēties negribās ne pie vienas leces, jo ir ļoti bezjēdzīgi skatīties preci, kur tu nepirksi. Danger zone atkal noteikti ir pats sevišķi samaks. Tātad priekšnesumi reku ir no tikiem līdz tikiem. Jāiet reku ir kases, jā. Tad iesim noskaidrot, kas te ko maksā. Reku premium, standarts 20. 5 eiro. Un cikos sākās, tur ir laiki 6:10. Un cik tagad ir? Tagad ir 5:47. Vaidien, pēc 20 minūtēm. Nu, pienāks pēc 20 minūtēm. Tātad mēs apsēdāmies nopačēties un iesēdāmies kaut kā lipīgā. Man tagad līp viss dibens. Un man arī savu dibenu es nerādīšu. Staigājam pa paviljoniem un domājam, vai mēs varam saskatīt atšķirības? Nu, man liekas, ka nē. Tagad mēs esam Šrilankas paviljonā. Mēs redzam visu to pašu, ko turku paviljonā, ko ķīniešu paviljonā. Un, nu, pilnīgi liekas, ka mēs esam ļoti globalizējušies. Pa lielam daudz kas atkārtoja. Jā, šogad bijām Šrilankā, bet daudzas lietas neredzējām. Mēs tur kaut ko citu redzējām. Mēs tur birstas redzējām uz katras stūri. Tās ir aizmirst. Tās te nav. Tā es domāju, ka tas ir fakes, nu. Šitas ir arābu versija par Šrilankas tirgu. Nu, lūdzu. Nu labi, ziloņi tur bija, jā, bet tas arī viss. Pārējais viss ir turku, eģiptieši un arābu krustojums. Apvienotie Arābu Emirātu paviljoniņš. Nu, ar ko viņi izceļās? Ar smaržiņām, ar zeltu. Viss tās pašas, kas visu laiku mums skrien virsū. Jā, nu šitās kleitas es visu redzēju jau iepriekšējā paviljonā. No, mums palūdz izslēgt kameru. Tas nozīmē to, ka nebija ko parādīt. Bet skaidrs ir viens, ka
šausmīgi dūmi tur bija, visās malās kaut ko pēpina. Drēbes nemainīgas. Jā, drēbes tādas pašas kā visos pārējos paviljonos. Nu ko? Tā mūsu ceļš ved ārā no šī tirgus laukumiņa. Nu, sakarā mūsu lielveikala apmeklējumu. Global Village mums aizņēma stundu apstīties. Tas laikam būs pasaules rekords. Tik ātri neviens viņu vēl nav apskatījies. Gribās piesēst mājās uz balkoniņu mīkstajā krēsliņā. Nu tā, mūsu šodienas piedzīvojumi tuvojās noslēgumam. Jāmeklē, kur ir autobuss mūsējs. Ot, kur var šitās mašīnas redzēt kantēnās. Jaunā Tesla. Šausmīgā. Mūsu labais šoferīts atveda pa velti, jo mums izrādās nauda bija beigusies. Nezinu, kāpēc. Jā. Un nu mēs esam atbraukuši līdz metro stacijai. Tagad dosimies. Vēlreiz mēģināt uzpildīt karti, lai tiktu apakaļ. Esam uz viesnīcu. Tā. Nu, redzēji, kur tu biji iekāpis? Woman and Children kabīne. Tu man iestūmi tur. Bet es jau tad tur nedrīkstēju iet, es dabūju rājienu. Jā, tas bija uzreiz tāds skatienu. Jā. Man uzreiz tants teica, ev, tu ienāc. Mudīgi ārā. No briesmas. Nogurums. Vakariņas tuvojās. Nu, visādi aparāti te brauka. Te var pabrīnīties. Kas tas pa moču mašīnu? Nu tā mēs veiksmīgi atgriežamies viesnīciņā pēc savu lielā... Es jau neticēju. Pēc savu lielā ceļojuma. Jā, tagad ir gribās piesēst, paēst vakariņas. Un pacilāt brūno. Nu, neliels obzorčiks pa šodienu. Apskate. Oj, jātīm filma apakaļ. Kā jūtamies tagad? Nu, tagad tāda liekas pilna diena lielā skrējienā. Tev nav soļu skatītājs telefonā? Man tā ir telefona šitā. No, cik tev tur rāda? 22,145. Un tagad esam paēduši vakariņas, baudām garšīgos dzērienus un čipšus. Lielākais piedzīvojums šodien bija braukšana ar metro un busiņu. Tas Global Village, nu, aizbraukt apskatīties var, bet es neredzu tur ko 5 stundas vienkārši. Ja gribās iepirkties, tad jā, tur var staigāt un pirkties nepārtraukti. Bet, ja tas neinteresē, tad vienkārši var paskatīties uz gaismiņām, ātri izskrien cauri un ķeksīts. Esam bijuši. Jā, tāpēc, ka mēs esam cilvēki, kuriem iepirkties tādos tirgos ik sevišķi vispār nepatīk, nu tad pa lielam mums tur arī nebija ko darīt, jo mēs ātri izgājām cauri, paskatījāmies, ko vispār viņi piedāvā un tināmies ārā. Nu labi, rītā ir jauna diena, rītā mēs atpūtīsimies, rītā ir pirmdiena un tad... Jā. Tā kā rītā jauna diena, rītā tiekamies atkal. Bye! Tā.